Uz svinīgo atklāšanas brīdi sapulcējušies Skrundas novada pašvaldības pārstāvi, deputāta ēkas atjaunošanā iesaistīti jauni iedzīvotāji. Novadā šī ir pirmā sociālā dzīvojamā ēka, kas labiekārtot un pilnībā atbilst Eiropas standartiem. Es ļoti ceru, ka šīs mājas iedzīvotājiem, kur uzsāk šeit dzīvot, tas būs tāds labs pamats, kā tālāk savā dzīvē sasniegt jaunas lietas, jo pamats ir radīts. Māju mēs centāmies 3 mēnešu laikā, mēs viņu rekonstruējām. Mums bija ļoti laba sadarbība ar visiem. Ar Skrundas novadu pašvaldību, ar novadu pašvaldību priekšā Neliju kundzi. Šito gabalu. Tā. Ir jau vaļā. Vai vaļā ir tiešām? Nē, tagad. Nav vaļā, nav vaļā. Un to kaķīt lūdzu, tā kaķīt lūdzu. Mīļais iekšā nebrīsties, bet tu žurnālisti pastāv. Par to, ka sākotnējās ēkas stāvoklis un tās izskats pēc atjaunošanas ir kā diena pret nakti, nešaubās neviens. Gan koplietošanas telpas, gan dzīvokļi ir gaiši, tādēļ šķiet, ka te kļūs vairāk vietas. Un te vēl būs pavārds iekšā arī. Tā kā pamats ir sagatavots izlietnes. Ļoti skaisti, bet es domāju, jau tos bombus atpakaļ vairs Baidiet, tā nevar runāt vispār. Tik skaisti izremontēts. Es iegāju neremontētā dzīvokli, bet mēs paši remontējam. Bet ja šitā izremontēts un laidīs atpakaļ, to es neesmu tā mieru vispār. Ļoti skaisti patīk katrā dzīvoklī tolets iekšā, un duša, un izlietnes ir iekšā, un telpas ir gaišas, un skaists plašs. Salīdzinot, kā bija iepriekš te. Šī ēka eksploatācijā nodota 1935. gadā. 2000. gadā tai piešķirts sociālās dzīvojamās mājas status, kas ļāvis tai piesaistīt līdzekļus energoefektivitātes uzlabošanai. Līdz tam ēkā bija 8 dzīvokļi, bet pārveidojot tirdzniecības telpas, kopumā ir 11 dzīvokļi, galvenokārt vienistabas. Viens pilnībā pielāgots cilvēkam ar kustību traucējumiem. Ir vairākas ieejas, kur varbūt ir neloģiski, bet man funkcionālais risinājums, respektīvi iespējami daudz nelielu dzīvokļu skaitu šeit izveidot, bija galvenais, ko es arī darīju. Pirms ēkā sākās remontdarbi, tā bijusi katastrofālā stāvoklī, pārseguma vietām iebruka, pamatkonstrukcijas bija jālabo. Būvnieki atzīst, bija jāiegulda vairāk darba nekā sākotnēji plānots. Šeit dotā mirklī ir ūdens, šeit ir apkure, šeit ir gāze, šeit ir kanalizācija, šeit ir ugunsdzēsības signalizācija, kas pirms tam šeit nebija. Ēka ir nosiltināta, lai arī sasniegtu kaut kāds energoefektivitātes prasības, jo Eiropā tagad ļoti daudz prasa, lai ēka būtu ļoti silta, lai būtu pēc iespējas mazāk jāiegūt naudiņu viņu uzturēt, tā kā šeit ir izdarīts daudz. Dzīvošanai šā mājā jau saņemt vairāk iesniegumu. Kārtību, kas saņems dzīvokļu atslēgas, nosaka gan valsts likums, gan pašvaldības saistošie noteikumi. Līgumu ar īrniekiem noslēgs uz pusgadu, pēc tam pārskatīs dzīves apstākļus un attiecīgi līgumu pagarinās vai nē. Viens no noteikumiem, kad cilvēkam, kurš šeit nāk dzīvot, ir jābūt maznodrošinātam. Viņš var būt vai bārenim, vai invalīds. Cilvēkiem, kur ienāk šajā mājās, viņi pakļaut ļoti striktiem iekšējās kārtības noteikumiem. Tas ir pats galvenais. Mums ir gadījumi, kad arī tie ļaudis, kuri varēja saņemt šo palīdzību, jau zinot to, kāda būs iekšējās kārtības galvenie noteikumi, ir atteikušies. Jo šeit ir kārtība, kur būs jāievēro. Es ceru, ka būs arī mājas pāraugs kāds no šiem iedzīvotājiem, jo šeit ir koplietošanas arī zināmas telpas, kurām jāreitinās, ir jāievēro klusums un miers, jo tomēr šīs kategorijas, arī cilvēki ir tie, kam varbūt vajag šādas apstākļus. Tā kā māja ir labi iekārtot, tad dārgāk būs arī samaksa par mitināšanos. Šobrīd doma paredzējas atlaides maksai par īri, bet komunālie maksājumi īrniekiem jāsadz pašiem. Ja sakārtot tā, lai te nebūtu vienkārši, cik tad tērējās, visiem tikai dalām uz galviņām. Šeit ir iespējams arī taupīt. Mājas tādas ziemā siltuma izmaksas var dzīvoklim pieturēties 60 latiem, mēs esam rēķinājuši. Jo šeit ir gāzes apkure, ir atlaides uz īres maksājumiem, ko doma ir paredzējusi saistošos noteikumos, bet cilvēkiem arī to ir jārēķinās. Šeit nav par velti nekas, jo mēs esam saņēmuši šeit tāds jautājums, vai šajā mājā visi dzīvos par velti un ko tad būs tie privileģētie. Nē, šajā mājā arī dzīvmītnieki maksās par to, ko viņi bauda šādas ērtības un šādu kvalitāti šajā brīdī. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 160 000 latu, no kuriem 75% ir Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzekļi, pa 12% līdzfinansējusi pašvaldība un valsts.
Novada priekšsēdētāja atzīst, ja vien būšot iespēja izmantot struktūra fondu līdzekļus, pašvaldība turpinās līdzīgi atjaunot ēkas arī citur novadā. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrūnas televīzija.